Šī ir tā reize, kad mums ir jānoskaidro mūsu valsts, mūsu skaistās Latvijas labākie dejotāji dažādās vecuma grupās. Piedalīsimies šajā realitātes šovā šovakar visi kopā, jo tikai tā mēs atklāsim to, kuri starp labākajiem ir paši labākie. Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Studijā Gatis Lambergs, un es jums stāstīšu par Latvijas čempionātu Latvijas dejās 2005. gadā. Šis pasākums norisinājās Rīgas Hanzas vidusskolas sporta hallē, un to organizē deju centrs Spektrs. Lai varētu norisināties dejas šajā sporta hallē, jūs redzat, ir uzklāts speciāls parkets 270 kvadrātmetru platībā. Un kā pirmie savu sacensību pirmo kārtu uzsāk pieaugušie ceturtdaļfināls, kurā 15 deju pāri. Semjons Prigorodovs, Anna Pašut ar 14. numuru no deju kolektīva Forte Auro. Ar pirmo starta numuru Aleksejs Aļošins, Anita Bērziņa, viens no retajiem dejojošajiem sporta deju treneriem Latvijā. Bet šos dejotājus jūs droši vien jau pazīstat, vairāk gan no standartdeju programmas. Tie ir Jānis Kukainis, Polīna Buļbeda no Rikter deju skolas. Ar trešo starta numuru Igors Kravčenko, Anna Baholdina, deju klubs Dzimtājs. Un lūk, viens no labākajiem Latvijas deju pāriem – Ojārs Bācis, Santa Lodīga. Viņi ir vairākkārtēji Latvijas čempioni Latvijas deju programmā. Protams, arī šogad pretendē uz šo titulu. Vairākus gadus pēc kārtas viņus no pirmā piedestāla pakāpiena centās nobīdīt Vitālijs Polikarpovs, Agita Baranovska, bet Ojāram ar Santu izdevās savas pozīcijas veiksmīgi nosargāt. Lauris Mikenas, Liena Skrabiņa no deju studijas 7. Kā arī dejotāji no Jūrmalas kolektīva tango Rolands Trencis, Sanita Tunce. Jūs priekšā dejotāji, kuri sastādīja šajā čempionātā vislielāko intrigu, Jevgeņijs Suvorovs, Agita Baranovska. Pāris, kurš kopā dejo nevairāk